Priecājos ar jums tikties Ziemassvētku laikā. Un mūsu tēma, kā jau tā ir pieteikta, arī ir par ko mūs mudina domāt Ziemassvētki. Un es labprāt, kā savu pārdomu avotu, izmantotu Lūkas evaņģēlija 2. nodaļas tekstu, kuru jūs redzēsiet arī savā ekrānā. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnejs, un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nāceretes pilsētas, gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēme, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas. Lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju, savu sadarināto sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esotē pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Tajā pašā apvidū gani nomodās zem klajas debesis sargāja savus ganāmpulkus, un kunga eņģelis tiem piestājās, kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģelis tiem sacīja: Nebīsties! Redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus kungs. Redzi, jums šī zīme, jūs atradīsiet bērniņu autos ietītu un silē gulošu. Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debespulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja: Gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Kad eņģeļi aizgāja no tiem debesīs, gani savā starpā runāja: Iesim uz Betlēmi raudzīt, kas noticis, ko kungs mums ir pavēstījis. Un tie steigšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Kad viņi to redzēja, tie pavēstīja, kas viņiem par šo bērniņu bija sacīts. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par to, ko gani viņiem bija sacījuši. Un Marija visus šos vārdus paglabāja sevī, sirdī tos pārdomādama. Mīļie draugi, lielie cilvēces teksti, un šis ir viens no tiem, allaž ir kas vairāk nekā sākumā šķiet. Šie teksti ir dzimuši no konkrētas pieredzes un vēlas aizvest pie pieredzes. Un mūsu uzdevums vienmēr ir mācīties no burtiem, nonākt pie satura. Es nezinu, kā jūs dzirdat šos vārdus, un es saprotu, ka mēs šeit esam dažādi. Varbūt jūs šos vārdus klausāties kaut ko ļoti pierastu, desmitiem reižu dzirdētu. Ja varbūt kaut ko dīvainu, arhaisku, pilnu ar grūti saprotamiem jēdzieniem. Taču nepārspīlējot, es varu apgalvot, ka šajās rindās mums ir pavēstīts, ko nozīmē dzīve. Tātad pats svarīgākais. Un ja mēs to nepamanām, tad iespējams tāpēc, ka tas ir parādīts tik acīm redzami. Citiem vārdiem, šis teksts mūs iedvesmo pieņemt visu izaicinošo dzīves plašumu un visu dzīves noslēpumaino dziļumu un māca procesu veidu, kā tajā pastāvēt un augt. Kā atrast īsto spēku šajā sarežģītajā pasaulē dzīvot. Tā ir mana galvenā tēze, kur es centīšos turpmāk paskaidrot mazliet sīkāk. Kā jūs pamanījāt, Jēzus piedzimšanas pasaule ir pasaule, kurā ir daudz baiļu un bezcerības. Tātad mēs šeit sastopam īstenībā tik daudz mūsdienu cilvēku pasaules izjūtu. Tās ir bailes, nedrošība, neskaidrība. Tāda vienmēr ir ārējā pasaule,
no kuras mēs varam jebkurā brīdī sagaidīt jebko. Un, ja jūs apskatāties uz pirmajiem diviem pantiem, kas stāsta par Augustu un Kirēniju, un es pieņemu, ka šie vārdi lielākai cilvēku daļai absolūti neko nenozīmē, jeb ļoti maz ko, tad varbūt mēs varētu šos pantus sev padarīt saprotamākus, ja tos, piemēram, aizvietotu ar pēdējo ziņu virsrakstiem, ar tiem varenajiem, kas nosaka mūsdienu pasaules gaitu vai notikumus, procesus, kas nebūtu nenomierina. Citiem vārdiem, pasaule ir tāda, kāda tā ir. Tur ir lielā politika, rīkojumi, jauni likumi. Piemēram, Augusts ir izlēmis veikt jaunu savas impērijas iedzīvotāju skaitīšanu, lai varētu precizēt nodokļu reģistrus, efektīvāk iekasēt nodokļus. Tie rīkojumi, kas liek doties bīstamā ceļā jebkuram cilvēkam, pat grūtniecēm, tur nav nekādas intereses iedziļināties cilvēku vajadzībās. Šis teksts vēsta par dzemdībām visnepiemērotākajā vietā. Tās tik bieži notiek naktī, vai ne? Arī es esmu piedzimis naktī. Tur ir pienācīgu dzīves apstākļu trūkums nabadzības dēļ. Nu, ja Jāzepam būtu iespēja piederēt pie citas sabiedrības grupas, tad jau tā nebūtu. Bet viņš ir nabadzīgs cilvēks, un beigu beigās viņam ar savu sievu un jaunpiedzimušo bērnu nav kur īsti likties. Tāda ir ārējā pasaule. Īstenībā mēs varam ļoti labi identificēties ar šīm sajūtām. Taču šeit pat blakus ir arī vēl kāda cita pasaule. Proti, dažkārt arī sevī pašā mēs nojaušam kādu iekšējo pasauli, kuru te pārstāv eņģeļi, bet mēs varētu varbūt pārtulkot mazliet citos jēdzienos. Nu, tur ir iekšējā pasaule ar saviem garīgajiem impulsiem, ar kustībām, ar visu to, kas iekšēji mūsos notiek, kas runā mūsos, kas arī kaut kādā ziņā kustina mūsu dzīvi. Taču jūs pamanat, ka arī šī iekšējā pasaule, kura šajā tekstā daudz runā, parasti izraisa bailes. No vienas puses ir tā, ka grūtos laikos daudzi cilvēki meklē atbalstu savā iekšējā pasaulē, vai ne? Taču, ja tā atdzīvojas pa īstam, ja tajā sāk skanēt kaut kas lielāks par gaidīto, tad tas parasti izraisa bailes. Redzat, ar pārsteigumu, bet varbūt nekāds pārsteigums šeit mums nav jāsajūt, tā ir tāda pašsaprotamība. Ir jāsacina, ka tieši tā jūtas ļoti daudz cilvēki. Tevi biedē ārējā pasaule, kurā tu nejūties droši, taču tikpat lielā mērā tevi biedē tava iekšējā pasaule, kas ir nesaprotama, dīvainu vēstījumu pilna. Tur ir visādas sajūtas, tu nezini, ko ar tām darīt. Nu, tā sakot, tur ir jāuzmanās. Un šeit ir arī kādi cilvēki gani, kas īstenībā pārstāv vienkārši cilvēkus, ne ideālus cilvēkus, kuri mājo savos ierobežojumos, daudz ko nesaprot, cīnās par savu izdzīvošanu, un mēs daudzi savā ziņā esam līdzīgi viņiem. Un lai arī šeit ir pieminēts vārds prieks, evaņģēlija tekstā aprakstītajā notikumā prieka ir ļoti maz. Vairāk ir neizpratne un izbrīns. Un tas ir arī kaut kas līdzīgs ar mūsdienu pasaules vai konkrēti šiem Ziemassvētkiem. Nu, sakiet, cik daudzi tiešām sajūta patiesu prieku? Jūs varat pajautāt sev. Un drīzāk rūpes ir visādi pienākumi, pienākumu spiediens,
stress, skrējiens, kas kļūst aizvien ātrāks. Bet pievērsiet uzmanību. Šeit tiek aprakstīta pasaule. Tāda vienkārši ir pasaule. Un mēs cilvēki tik bieži sevi sajūtam šajā neapskaužamajā situācijā. Vēlreiz, redzamā pasaule ir biedējoši plaša. Nu, tā ir tik dažāda, ka ir diezgan grūti pat saprast visus tās procesus. Un tāpēc ir tik saprotams, ka vēlēšanās šajā pasaulē noturēties kaut kā. Daudzus spiež censties pasauli iemācīties kaut kā kontrolēt. Vai no ar darbībām, vai ar varbūt ideoloģijām, pasaules uzskatiem, kas palīdz iespējams neredzēt to, ko nevēlamies, tā selektīvi skatīties uz dzīvi. Un kā lai zina, vai arī Ziemassvētki nav tāds naivs mēģinājums paslēpties no realitātes skaistās pasaciņās? Realitāte, reālā pasaule nav ideāla. Tā nepieder nevienai reliģijai, nevienai ideoloģijai, nevienai kultūrai. Tā ir lielāka par visu to. Tajā vienmēr ir nedroši, un dzīve tajā ir izaicinoša un īsa. Tāda ir faktiskā, nevis fantāzija, kaut kādu uzkonstruētā pasaule. Un ar to šis vēstījums saka, tavs uzdevums ir nevis fantazēt šajā pasaulē par neiespējamo, bet iemācīties plašāk atvērt acis un iemācīties tajā dzīvot. Nu, tā tad te nav nekādas saldas Bētlemes ainiņas, kuras mēs redzam skaistās kartiņās, vai kuras tiek izveidotas pēc tradīcijas vienā vai otrā vietā Ziemassvētku laikā. Šeit pie Jēzus piedzimšanas ir dabas skarbums un tiešums. Viņš nepiedzimst templī. Viņš vispār arī dzīves laikā ļoti niecīgu laiku pavada templī. Bet viņš piedzimst pasaulē tās visplašākajā nozīmē. Ar dzīvniekiem, vienkāršu dzīvi, ļoti vienkāršiem cilvēkiem, apstākļos, kuros iespējams, ja mēs tā īsti iejustos, varbūt neviens negribētu piedzimt. Izturēt pasaules plašumu ir biedējoši. Nemitīgi gribas to sašaurināt. Taču mūsu iekšējā pasaule arī neizskatās drošāk. Tajā mājo tik daudz kas nesaprotams un neiepazīts. Paradoksi, noslēpumi, ēnas. Un tomēr visi garīgās pieredzes ceļa gājēji, kurus mēdz dēvēt par mistiķiem, apgalvo, ka tieši cilvēka dzīvēs, savā iekšējā pasaulē, ik viens var satikt Dievu. Varbūt arī kādus no mums mulsina vārds Dievs. Varbūt tad var palīdzēt tas, ka mēs varam atcerēties jaunās derības paskaidrojumu šim vārdam Dievs. Tādā vietā ir teikts, Dievs ir mīlestība. Dievs ir tas, šis milzīgais mīlestības spēks, kas mūs ienes šai pasaulē, kas mūs spiež un izaicina no iekšpuses. Un kā kāds domātājs ir sacījis, mūsu dvēsele nevar atrast mieru, ja tā nav satikusi savu avotu, mīlestības avotu. Tas ir izaicinošs ceļojums, jo vispirms liek konfrontēties ar neatrisināto, neizdziedināto, apspiesto. Un lielais jautājums šajā pasaulē ir, kā šajā nedrošībā pastāvēt. Vai varbūt mēs varētu arī to noformulēt pozitīvi, kā man dzīvot iespējami plašu un dziļu dzīvi. Protams, var censties par daudz ko nedomāt,
jeb ar dažādiem paņēmieniem novērst savu uzmanību, redzēt to, ko mēs gribam. Var mēģināt aizbēgt un paslēpties dažādās atkarībās, kuras gan netiek sauktas par atkarībām, bet tādas ir. Ja varbūt censties kaut kā nostiprināties ar kontrolas un spēka palīdzību. Līdz zināmam brīdim tas šķiet izdodas. Skaidrs, ka zināšanas, prasmes, sakari un, protams, resursi palīdz. Daudz ko var nopirkt, no daudz kā var izvairīties. Vismaz zināmu laiku. Taču visai drīz mēs sākam manīt, ka mēs atrodamies noslēpumainā realitātē, kuru nekad neviens nespēs kontrolēt. Arī ne Augusts un Kirēnijas un mūsdienu pasaulē viņiem līdzīgie. Taču šis lakoniskais, lietišķais evaņģēlīja teksts ne tikai apraksta cilvēka neapskaužamo situāciju, jo, ja tas būtu tikai tā, tad īstenībā tas mums pārāk nepalīdzētu. Mēs, protams, savos internetu komentāros žēloties pietiekami krāsaini. Bet šeit ne tikai tiek aprakstīta mūsu situācija, bet tiek parādīts pārsteidzošs ceļš. Es varētu sacīt, metode, kā iemācīties šajā nedrošajā pasaulē dzīvot, kā nonākt pie spēka. Un īstenībā jaunās derības vēsts ir tik ļoti grūti uztverama mūsdienu cilvēkam, tāpēc, ka skats tiek pagriezts pilnīgi pretējā virzienā. Un īstenībā tas ir tik pārsteidzoši, ka nemaz tik vienkārši uzreiz nav iespējams šim pagriezienam sekot līdzi. Proti, šis notikums piedāvā, ka varbūt varētu mēģināt dzīvot savādāk. Nevis pieķerties tam, ko mēs varam sasniegt ar kontrolas, ietekmes, garantiju, palīdzību, bet nostāties absolūti pretējā pozīcijā. Nevis iekrampēties un pieprasīt to, kas mums pienākas, bet iet kādā pilnīgi pirmā brīdī dīvainā, šķietami dzīvē nepalīdzošā virzienā. Proti, vispirms vienkārši līdz galam pieņemt savu bezpalīdzību un sajust pasauli no šīs perspektīvas. Atdot sevi realitātei bez nosacījumiem un palūkoties, kas no tā iznāktu. Viens no neparastiem cilvēkiem, kura vārda pēc mēs visi zinām, Asīzes Francisks, reiz uzdrošinājās šo ceļu iet. Raugoties pasaulē un sevī, un domājot par to, kas tad varētu nest patiesas pārmaiņas, viņš nonāca pie šķietami dīvainas atziņas. Kā būtu, ja pasaulē, kurā visi tiecas pēc ietekmes, mantas un ārējās drošības, kāds apzināti no tā visa atsacītos? Nevis veidot ap sevi nocietinājumus, bet no tiem pilnībā atsacīties. Nevis ieslēgties, aizsargāt sevi, bet atvērt visas durvis un logus, padoties dzīvei. Palikt pilnīgi kailam pasaules vētrās un vējos. Kas notiktu, ja uzdrošinātos pilnībā uzticēties kādā citā jaunās derības vietā lasāmajos vārdos, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu īsti spēcīgs? Par ko tie stāsta? Par kādu spēku tie stāsta, pēc kura jāiet tik apšaubāmā ceļā? Francisks šo ceļu nosauca par atraisīšanās vai nabadzības ceļu, un tas, protams, prasa paskaidrojumus. To, ko senie teksti vēlējušies pasakīt ar lielajiem, bet mūsdienās grūti saprotamajiem vārdiem - pazemība, nabadzība, atraisīšanās, iztukšošanās,
Iespējams, vieglāk uztvert ar mūsdienās, daudzu mūsdienu autoru lietoto un aprakstīto apzīmējumu vienkāršība. Proti, nevis veidot dzīvi aizvien sarežģītāku un sarežģītāku, līdz es apmaldos paša veidotajos labirintos, bet palaist vaļā visu, kas ir liekas, kas neesmu es. Mums, protams, visiem ir daudz kas vajadzīgs, bet varbūt daži to ir piedzīvojuši, ka ja visa kā ir pārāk daudz, tas parasti sāk man traucēt, mani nomākt. Un šajā tekstā aprakstītie cilvēki, kas pirmie pieredz kaut kā īpaša, nozīmīga, jauna piedzimšanu, un es apzināti lietoju šo vārdu kaut kā piedzimšanu, jo viņi sākumā nav spējīgi aptvert, kas tur īstenībā notiek. Šie cilvēki ir bezpalīdzīgi, neko nekontrolējoši, parasti cilvēki. Bet varbūt to varētu paskaidrot vēl no otras puses. Ko tad nozīmē šī bezpalīdzība? Jo to var ļoti viegli pārprast. Kā padošanos, kā roku nolaišanu, kā ļaušanu, lai pasaules vēji tev mētā uz vienu vai otru pusi. Mēs varētu no otras puses varbūt pasakīt to šādi, proti, pasaule nav iespējams saprast no spēka un vēlmes kontrolēt pozīcijas. Jā, mēs varam iegūt noteiktu resursu, ar kura palīdzību šo pasauli kaut kā veidot. Mēs varam mēģināt iejaukties tajā un to sākt kontrolēt. Bet visbiežāk tas nav veids, kas ļauj pasauli saprast. Precīzāk, spēks un vara īsti nerāda realitāti. Tu netiec tā pie dziļumiem. Tad jau Augusts un Kirēnija būtu gudrākie par visiem. Tas bieži vien noved pie ilūzijām un pārpratumiem. Un tāpēc kristietība ir tāds traks, bet ļoti būtisks aicinājums. Uzlūkot realitāti ar to acīm un autoritāti, kas ir cietuši un atstumti un beigās augšām cēlušies, kas ir bijuši viskrasākajā bezpalīdzībā un tāpēc ieguvuši īstu spēku. Lai cik tas skanētu dīvaini, es pieņemu, tas tā var būt. Skatījums no apakšas var būt dažkārt ļoti privileģēts skatu punkts, jo ļauj uzzināt kaut ko tādu, ko mēs citādi uzzināt nevaram. Vai mēs to neesam pieredzējuši smagās slimībās, izmisumā, dziļās bēdās, grūtās krīzēs, dzīves sagrāves notikumos? Tie, kas to ir piedzīvojuši, labi zina, par ko es runāju. Tu piepieši atrodies brīvā kritienā. No vienas puses, tu esi zaudējis gandrīz pilnīgi visu, uz ko varēji paļauties, un neko vairs nesaproti. Taču tieši tāpēc dažas lietas atklājas tik neticami skaidri, kā nekad iepriekš. No bezpalīdzības skata punkta mēs ieraugām kaut ko tādu, ko no pavēļu došanas punkta mēs nekad neredzam. Manas pieminētās ir biedējošas situācijas, kurās, protams, neviens cilvēks negrib nonākt, bet tās palīdz bez filtriem un visādiem pieņēmumiem palūkoties uz realitāti iespējami atvērti un redzēt to, ko mēs parasti neredzam. Un tas ir pasakīts savādajos Jēzus vārdos, kas ir diezgan daudz minēti evaņģēlija tekstos, un par kuriem mēs īstenībā nezinām, ko domāt, kad viņš bieži atkārto tādu konsekventu formulu: pirmie būs pēdējie, un pēdējie pirmie. Ko var ieraudzīt no
pēdējās rindas, ko nevar redzēt no pirmās. Ko var ieraudzīt cilvēks, kas ir kaut ko zaudējis, ko neredz tas, kuram dzīve ir pārblīvēta ar visādām lietām? Ko mēs piedzīvojam, kādu pagriezienu sevī, kādu mācību stundu, kad mēs lūkojamies uz dzīvi nevis no augšas, bet no pašas apakšas. Man šķiet, ka tieši to ir sacījis Sokrāts, kāds citas tradīcijas gudrais vārdos. Vienīgais, ko es patiešām zinu, ir tas, ka es neko nezinu. Taču tieši tas var būt sākums. Mācīšanās pievērst uzmanību tam, ko mēs parasti palaidām garām. Kāda jauda vēl slēpjas cilvēkā? Pie kāda spēka varētu nonākt, ja uzdrīkstētos nekrampēties pie tā, ko mēs saucam par spēku mūsu parastajā ikdienā? Kāpēc Jēzus saka, ka bagātiem tādā ļoti plašā nozīmē ir grūti ieiet Dieva valstībā? Kāpēc viņš saka, ka svētīgi vai laimīgi ir garā nabagi? Un kāpēc tiem pieder Dieva valstība? Tas nozīmē apzināties, ka šajā dzīvē kontrolēt mēs varam visai maz. Tas nozīmē pieņemt līdzšinējo uzskatu korekcijas, un jūs zinat, ka dzīve nemitīgi ar neskaitāmiem notikumiem koriģē mūsu priekšstatus. Un tiklīdz mums liekas, ka mēs esam atraduši kaut ko ļoti drošu, nāk kāds cits notikums, kas izsit pamatu zem kājām. Tas nozīmē palaist vaļā to, pie kā gribētos pieķerties. Arī visu to, ko varētu saukt par savas kultūras definētajām perspektīvām, lai varētu doties dziļāk un tālāk šīs pasaules noslēpumos. Šādā ziņā garīgās prakses īstenībā māca atrast īsto veidu, kā mūsu pasaulē pastāvēt. Kā vingrināt šo vienkāršības un atlaišanas prasmi, piemēram, lūkšanas un meditācijas nabadzību. Tu vari apsēsties, un tev nekā nav. Tu esi tikai cilvēks, pilnīgi nesaprotams pasaules priekšā. Un kā tas var soli pa solim atvērt būtisko? Ieejas maksa lielākajās lietās, lielākajos noslēpumos ir pazemība. Un iespējams, tāpēc ir kaut reizi jānokrīt līdz pašai pēdējai rindai, lai iemācītos šo gudrību uztvert savādāk. Šķiet, ka tieši to vēlējās palīdzēt atklāt senās iniciācijas tradīcijas, kas inicijēja vai ievadīja cilvēkus dzīvē kādā ļoti neparastā veidā. Šīs tradīcijas saistījās ar to, ka cilvēks tika izvests jaunais cilvēks no visām drošībām un lika ilgāku laiku pakavēties pilnīgā nedrošībā un nabadzībā, kur nav neviena atbalsta punkta no tiem, uz kuriem to varēja paļauties parasti. Tā ir nozīmīgākā mācību stunda. Ja tu paliec šādā situācijā pietiekami ilgu laiku, un ja tev ir vismaz neliela deva orientieru, tad tu vari pieredzēt, ka tad, kad tu esi zaudējis saikni ar visām drošībām, paliek saikne ar dzīvēm. Ir beidzot iespējams atzīt, ka manī mājo kaut kas lielāks par mani. Un tā ir īstenībā dzīve.
Bet to tu vari iepazīt tikai nonākot uz savas varēšanas robežas. Jēzus ceļš ir šis otrais ceļš. Aicinājums atlaist vecās drošības un pieņēmumus, lai uztvertu būtisko. Nestāties garajā konkurences rindā, konkurējot uz neiespējamo, grūstīties starp visādām drošības garantijām ārējā pasaulē, bet palikt šajā paradoxālajā brīvības pretējā pusē, kas māca īstu dzīvi. Tas ir skaidri atklāts jau no paša sākuma. Kā jau es minēju, viņš piedzimst kā bezpalīdzīgs bērns, impērijas nomalē, nabadzībā, pakļauts visām ārējām briesmām. Viņš no pirmās minūtes vienkārši pieņem dzīvi tādu, kāda tā ir. To dzīvi, no kuras daudzi cilvēki ilgstoši, konsekventi, dažkārt visas dzīves garumā cenšas kaut kā izvairīties vai aizbēgt. Izcilais teologs Ričards Rors atgādina, labākais dieva sabiedrotais ir realitāte. Ne teoloģija, ne ideoloģija, ne tas, kam vajadzētu būt, bet tas, kas ir. Ieklausieties, labākais dieva sabiedrotais ir tas, kas ir. Tā dzīve, tieši tā dzīve. Neaptverama, vai ne? Tieši tā dzīve, tāda, kādu es to sajūtu šajā mirklī. Tas izskan lielajā vārdā nebaidies. Jo var tā gadīties, ka tieši tas, no kā tu baidies, tev ir nepieciešams izaugsmai. Ir tikai viena vienota pasaule, biedējoši plaša un neaptverami dziļa. Mums nepalīdzēs mākslīgu ideālu konstruēšana. Mums var palīdzēt tikai visas realitātes pieņemšana. Ziemassvētki māca nebaidīties no dzīves tādas, kāda tā ir, bet to vienkārši dzīvot. Noslēpumainajā mijiedarbībā, kurā mēs viens otru veidojam. Dzīve veido mani, un es arī, protams, kaut kādā veidā veidoju dzīvi. Dzīve ir pretrunu pilna, un dažkārt mēs par šīm pretrunām, protams, sūdzamies. Bet atcerēsimies, ka pretrunas iespējams ir lielākais palīgs, jo, ja nebūtu pretrunu, mēs droši vien pieķertos pie pirmās lietas, kas mums gadītos par rokai, un paliktu pielipuši pie šīs lietas visu mūžu garumā. Bet ne pie kā, arī pie tā, pie kā ļoti gribētos pielikt. Īsti noturēties ilgi nevar. Nāk kāds cits notikums un tevi norauj no tā nost. Un tu mācies, ka dzīve, tās pretrunas un paradoksi neļauj pieķerties kaut kam vienam tāpēc, ka jēga ir visā kopumā. Vai varētu tā būt, ka Ziemassvētki, Jēzus piedzimšanas notikums, rāda ceļu, kā iemācīties dzīvot nesaprotamā pasaulē? Kāpēc no visām Ziemassvētku dziesmām tik daudzus cilvēkus īpaši uzrunā klusā nakts? Tāpēc, ka klusuma nabadzībā, pieņemot dažkārt to, ko mēs tajā pieredzam, mēs visbūtiskāk mācāmies, ko nozīmē būt kopā ar pasauli un ar sevi. Tas ir Marijas ceļš, ko jūs varat izlasīt noslēguma pantā šajā evaņģēlijā. Marija mācās vārdus savienot ar sirdi. Te arī jums ekrānā ir daudz vārdi, un es šeit saku daudzus vārdus. Vārdi var palīdzēt, bet nevienmēr dažkārt tie mūs aizved
dažādās mūsu spekulācijās, kurās mēs varam iestrēgt uz ilgāku laiku. Kā būtu vārdus aizvadīt uz savu sirdi? Sirdī nevar domāt tā, kā mēs parasti domājam, bet iespējams tieši tur mēs varam uztvert šos vārdus pilnīgi savādāk. Karls Jungs kādā vietā saka, pati augstākā un pati izšķirošākā pieredze no visām ir palikt vienatnē pašam ar sevi. Cilvēkam jāpaliek vienam, ja viņš vēlas uzzināt, kas viņu atbalsta, kad viņš pats vairs nespēja balstīt sevi. Tikai šī pieredze viņam var sniegt nesatricināmu pamatu. Lai mēs pa īstam sastaptu to, kas balsta mūsu dzīvi, ir jānonāk situācijā, kurā mēs vairs nevaram, nespējam, nemākam balstīt paši sevi. Pieņemt pasaules grūti izturamo plašumu un savas dvēseles biedējošo dziļumu ir lielākais izaicinājums, uz ko mēs šajā dzīvē tiekam aicināti. Pieņem tos un raugies, kā tie tevi veido. Tas ir pilnīgi cits skata punkts, vai ne? Ir tik grūti pārslēgt domāšanu no tās domāšanas, kurā mēs parasti esam iemērkti, lai varētu to noķert. Un tomēr ļoti nozīmīgs. Lielais domātājs no viduslaikiem meistars Ehards to izsacījis vārdos: Dievs katrā cilvēkā dzemdina savu dēlu vai meitu. Vai varētu būt, ka šis skarbais process ir tāds sarežģīts dzimšanas process, kura rezultātā kaut kas pilnīgi jauns varētu piedzimt katrā no mums? Ja mēs to pamanām, tad šī pasaule var atklāties ļoti laba, tāda, kāda tā ir. Tad mēs saprotam, cik stulbi ir iedomāties, ka mēs varētu aizbēgt no šīs pasaules vai izvairīties no dzīves. Un pat ja to varētu, tas mums nepalīdzētu. To tiešām nav viegli saprast. Nezinu, vai tas sākumā izraisa prieku, vai ne? Grūti iedomāties, ka cilvēks pirmo reizi ko tādu dzirdot, sajutīs vētrainu prieku. Var būt tikai tas cilvēks, kurš ir tik ilgi nocīnījies ar vēlmi nostiprināt savu dzīvi un cietis daudzus zaudējumus, spēs novērtēt, cik tā ir liela brīvlaišana, atbrīvošana. Ka tas nav jādara. Lai īsti dzīvotu, tas nav nepieciešams. Bet lielākajai daļai cilvēku tas, ko mēs šeit runājam, varbūt sākumā neizraisa prieku. Vairāk tas izraisa neziņu vai pārsteigumu. Bet pārsteigums īstenībā ir laba emocija. Kā saka senie autori, tas ir visas gudrības, visas filozofijas sākums - kļūt pārsteigtam. Varbūt labākais, ko mēs varētu paņemt no Ziemassvētkiem, pat tad, ja mēs nejūtam vētrainu prieku, un daudzi mēs to nejūtam, vienkārši piedzīvot to pārsteigumu, kas mums šajos vārdos, šajās rindās ir atklāts. Tā ir Ziemassvētku vēsts. Ārējā pasaule allaž būs biedējoši plaša, ar biedējošiem cilvēkiem, notikumiem, kontekstu. Iekšējā pasaulē dziļi, dziļi vienmēr runās Dievs. To vienkārši pieņemot, savu vienkāršo parasto dzīvi. Tevī dzims lielais, jaunais, dievišķais, patiesais spēks. Es nezinu, vai tas jums palīdz, ko es mēģinu no savas bezpalīdzības jums pasakīt. Man tas ļoti palīdz, kad es saprotu, ka visa pasaule, visa realitāte ir nepieciešamais resurss,
lai manī varētu dzimt tas īstais, patiesais jaunais cilvēks, pretī kuram mēs intuitīvi taustamies visas dzīves garumā. Tik vienkārša un grūta vienlaicīgi ir Ziemassvētku vēsts, bet es gribētu, lai šos pāris teikumus varbūt jūs paņemtu līdzi savām pārdomām. Dzīvē ir vajadzīgs viss dzīves plašums un viss dzīves dziļums un veids vai process, kā tajā pastāvēt un atklāt savu īsto spēku, ir vienkārši. Lai mums ir piepildīts šis laiks, kaut ko no tā pieredzēt, es novēlu jums visiem sev un šai mūsu ievainotajai pasaulē.